ašs jautājums. Vai tu kā skolotājs jūties izmisumā, jo kāds ir kaut ko slikti to pateicis, kāds ir iespējams tevi aizvainojis? Atceries. Un tas arī strādā otrādi, ja skolotājs ir aizvainojis skolēnu. Atceries, ka tas cilvēks, kurš tevi aizvaino, viņš patiesībā tikai skatās no savām problēmām, un tas, kas viņam nepatīk, neņem to iekšā pie sevis, pasargājot sevi, savu sirds mieru, novirzi uz darbību, uz rīcību, kā saka, pagriežot otru vaigu, darbojoties, un, ja nepieciešams, arī rīkoties, un rīkoties no vislabākās sirdsapziņas, nedarot otram pāri, bet pajautājot patiesībā, kas ir noticis.